Čau, čau visiem! Sveiciens no manas virtuves šeit, Meksikā. Un šodien ar jums gribu parunāt ar tādu diezgan kutelīgu, bet ļoti patiesībā nopietnu tēmu, ar kuru es pati savā darbā uz doto mirkli saskaros. Un šī tēma, diemžēl, lai cik neērta viņa nebūtu, bet ir par tārpiem, parazītiem, sēnītēm un baktērijām, kas dzīvo kopā ar mums. Mūsu zarnās, mūsu orgānos, visur. Un es stāstīšu uzreiz godīgi no savas pieredzes, jo es tam gāju cauri bez cilvēka, kas mani varēja vadīt vai pamanīt šos simptomus. Man, diemžēl, sanāca, kā jebkuram speciālistam, iziet no sākuma grūto ceļu, lai visu iemācītos, lai visu saprastu, lai varētu, kā saka, tālāk palīdzēt citiem cilvēkiem. Es esmu apceļojusi 49 valstis. 2,5 gadus es dzīvoju Balī, gandrīz pusgadu es dzīvoju Peru, tagad es esmu Meksikā. Un jūs jau varat saprast, tie ir tādi tropiskie klimati, kur viss vairojas ļoti ātri. Bet ne par vairošanos iet runa arī par to, ka šajā vidē ir vēl vairāk mikrobi un baktērijas un sēnītes, jo vienkārši tie apstākļi ir tādi, kādi ir. Cilvēka kvantums ir lielāks, miedarbība lielāka, vairāk iespējas saskarties, ātrākas iespējas šiem visiem mikrobiem, parazītiem augt, nodot viens otram, un arī ar tām zināšanām, kā pareizi vajadzētu gan restorānās, gan kafejnīcās mazgāt un apstrādāt ēdienu, šeit var būt mazākas. Es nesaku, ka viņas ir, es neceļu Eiropu un Ameriku augstāk par šīm valstīm, nē, bet vairāki faktori, viņi, kā saka, sakrājas viens otram blakus un sanāk, kā sanāk. Un respektīvi, man pēc mana iepriekšējā Balī ceļojuma man bija ļoti daudz simptomi. Ziniet, man vienmēr bija tāda iekšēja sajūta, un nevar būt, kad es esmu tik jauna sieviete, kur ir trenējusies gan triatlonam, visu mūžu sportā, tur jogā, ajurveidā, bet kaut kas nav. Nevar būt, kad es nezinu, kādu pārtiku man vajag uzņemt un ka man tie deficīti visu laiku izveidojas. Un tas viss beidzās ar to, ka bez šaubām es gāju 3 nutricioloģijas kursiem cauri, daudz ko studēju, daudz ko analizēju un sāku sevī pamanīt vairākas tādas diezgan stipras jau zīmes. Es jums stāstīšu par tādām stiprām zīmēm, bet varbūt arī mazākas. Pirmkārt, kas liecina, ka jums ir parazīti un tārpi, ir visnotaļ tas, ka jums ir tīpaši ānusa zonā, bet arī pa visu ķermeni jūs ik pa laikam kasaties, bet ir tīpaši tas ir uz vakaru un nakts laikā. Jo kas notiek, tārpi un visi parazīti, tad, kad jūs ejat gulēt, tad, kad jūs nedodat vairāk viņiem pārtiku, viņi saktivizējas, viņiem tur sākas tusiņš. Tas ir viens. Viskaut kādi izsitumi, vitamīnu trūkums un deficīti. No sākuma, tad, kad tas ir viss vēl tādā mazinātā, smalkā formā, jums vienkārši būs organismā deficīti, var krist ārā mati, ļoti stipri vairāki tārpi var ietekmēt tieši dzelzi. Es nevarēju saprast, kāpēc man ļoti ilgu laiku bija, vairākus gadus man bija zems dzelzs. Bez šaubām tas bija arī no tā, ka 5 gadus vai 6 gadus savas dzīves esmu bijis vegāns, bet esmu bijis gudrs vegāns atkal. Es saprotu par visām aminoskābēm, par produktu savienojumiem un ko, kam vajag, lai notiktu pareiza absorbācija. Pieņemsim, dzelzs situācijā mums ir noteikti jālieto dzelzi ar vitamīnu C. Pieņemsim, ja jūs no rīta dzerat dzelzi, bet es jūs lūdzu, nedzerat dzelzi ķīmiskajā formātā, tiešām, ja vajag, tad vajag, bet jūs pēdējie pētījumi vienkārši rāda, jūs pat nevarat iztēloties, cik patiesībā ilgtermiņā tas ir slikti dzert mākslīgo dzelzi, jo jūs vienkārši dzerat metālu. Un mūsu ķermenim, svešķermeņa laboratorijā veidotu metālu ir diezgan grūti absorbēt. Bet, long story short, dzerat vismaz ar liposomālo vitamīnu C, kā saka. Bet ziniet, vispār kāda ir problēma mūsu medicīnā, ka mūsdienu medicīna un ko māca ārstiem un farmācijas industrijas profesionāļiem ir tas, ka viņiem māca, kā uzlikt plāksteri, bet viņiem nemāca atrast veidu, kā aiziet līdz tai root cause, tai pašai saknei, problēmai, kāpēc viņa notiek. Un pēdējā pētījuma, tā ir vienkārši, es jums stāstu tīro statistiku, 50% Eiropas un Amerikas iedzīvotājiem ir tārpi, parazīti, mikrobi, SIBO, SIFO, sēnīšu pāraugums. Tas viss izpaužas kā diskomforts pēc ēdiena,
Ziniet, ir tāda sajūta, man arī bija tāda sajūta, kad es nevaru līdz galam ievilkt vēderu. Kad ir tāda sajūta, ka visu laiku neiziet līdz galam vēders, kaut vai viņš iziet, viņš vienkārši ir sapūties. Un tur ir mikrobu pāraugums, sēnītes, SIBO, SIFO un vispārējais, arī slikta, bez šaubām skābuma vide, kas to visu vēl vairāk aktivizē un pavairo. Kādas ir vēl? Vitamīnu deficīts, nieze, iekaisumi, ekzēmas, izsitumi, konstantas problēmas ar ādu, matu izkrišana, mati ļoti, ļoti lēni aug. Es jums tagad parādīšu. Man tagad, kad ir viss čiki-poki, šeit ielikšu bildi, kā izskatījās mani mati pirms 3-4 mēnešiem un cik ātri man tagad aug mati ar visu balināšanu. Un ļoti biežas slimības, zema imūnsistēma, visu laiku kaut kāds tekošs deguns, nevar saprast. Es jums uz ekrāna ielikšu maksimāli visus blaknes un parādības, kāds var būt. Jūs varat pause the video un apskatīties. Respektīvi, un pieņemsim Meksikā, kuras esmu 70% ir šitie tārpi, parazīti, mikrobi, un es bieži, kad eju uz kafejnīcām, es redzu, it īpaši šeit arī valstīs, kur tie džimi un sports vēl nav tik aktuāli kā mums Eiropā, jo Eiropā jau tagad visur joga, tur pilates, džims, tur crossfiti, mums visi ir, jaunieši ir diezgan tajā iekšā. Šeit cilvēkiem tas nav tik pierasti, plus vēl ne visi to var atļauties. Tas, ka viņi ir tādi skinny fat, tas ir pats par sevi, kad ir viskulāro tauku pāraugums organismā. Bet otrs ir tas, ka var redzēt, ka cilvēkiem ir tāds, tā kā vēderiņš. Un, protams, var būt problēmas ar to, ka jūs visu laiku nepareizi ejat, ka jūs šitā te. Bet bieži vien, tad, kad jūs redzat, ka ir tāds sapampis vēders, diskomforts, problēmas ar gremošanu, diarrhea, nav perfekta, tā kā long sausage stool. Tas viss liecina, ka jums ir SIBO, SIFO, viņš tā saucas, bet tas ir slikto mikrobu pāraugums organismā. Un daudzi, ko vēl dara nepareizi, jūs domājat, ka jūs tagad ēdīsiet labās baktērijas, tur pieņemsim to kefīriņus, fermented foods, kimchi, sauerkraut, pickles, bet ar to jūs vēl vairāk barojat patiesībā tās sliktās mikrobus, un viņi vairojas vēl vairāk. Tad, kad tas vispār ir jāiet uz low food map diet. Strādājot ar klientiem, es to visu stāstu iemācu. Pirmkārt, ir jāmaina ēdiens, ēdiena paradumi. Kādu mirkli, kad jūs tam kursam ejat cauri, ir jāatsakās no kaut kāda ēdienu grupas, kas veicina un baro tos mikrobus un baktērijas. Bez šaubām tie ir visi glutēni un cukuri, baltās maizes, kūkas, vis kaut kādi saldie dzērieni, no tā visa būs jāatsakās. Un no dairy piena produktiem jāatsakās. No savas pieredzes gribēju pastāstīt to, ka pārāk daudziem šī problēma uz doto mirkli ir, un tāpēc, kas mums visiem, gribat vai negribat, ir jādara, katru pusgadu, un it īpaši pēc ceļojumiem, ir jātaisa profilakses. Katru gadu ir jātaisa lielā profilakse, kad jūs ejat cauri herbal therapies, kad vienkārši ar dabīgiem, mūsu pasaulē sastopamiem augiem jūs izdzerat vai pašveidotu, vai specifisku uzturbagātinātāju sarakstu. Jūs iegādājaties, jūs izejat tam cauri un jūs iznīcinat visas tos mikrobus un baktērijas un uzturat savu mikrofloru. Jo dažreiz jums liekas, es daru visu, ko es gribu, un jūs man jautājat, bet Aleksandriņ, kāpēc es nevaru notievēt? Tāpēc, kad jūs dabiski jums ir tik liela apetīte, kad jums jāpabaro gan sevi, gan tos tārpus, gan savas baktērijas, un jūs domājat, es norāvos atkal no saldumiem, es nevaru, man gribas uzlikt kaut kādus saldumiņus un šito un to, bet problēma ir tajā, ka līdz galam tie pat neesat jūs, bet iedzīvotāji, kas dzīvo jūsos. Tāpēc, tad, kad jūs no viņiem atbrīvosieties un samazināsiet un uzlabosiet savu mikrofloru, uzcelsiet imunitāti, izārstēsiet savu leaky gut, jo leaky gut ir arī, diemžēl, viena no sekām, kas izveidojas, kad pārāk ilgi ir problēmas ar kuņģi. Tad jums arī viss pazudīs. Tad būs viegli izlaist maltīti, ja jūs gribat taisīt, pieņemsim tādu fasting, dieting, vai būs viegli neēst cukurus. Ir vienkārši sevi jāizārstē, un tad jāiet uz to nākamo mērķi. Tāpēc, long story short, ko es gribu izdarīt šajā video, es jums gribu parādīt savu pretparazītu, prettārpu smūtiju, kuram ir ļoti daudz labvēlīgi efekti,
kas jums palīdzēs mājās, jebkurā gada laikā sevi uzturēt un veikt šīs profilakses. Un tagad pastāstīšu par katru sastāvdaļu, kas viņai ir un ko viņa specifiski jums darīs. Papaja. Tās mīkstums satur fermentu papaīnu, kas palīdz šķelt olbaltumvielas. Un ar laboratorijas pētījumi un tradicionālā prakse rāda, ka šāds proteīna enzīms var bojāt parazītu virsmu, proteīnus un atvieglot to noardīšanos, kā arī papajā ir vitamīns C un antioksidanti, kas stiprina imunsistēmu un palīdz zarnu glotādai atjaunoties. Papajas sēklas ir tradicionāls pretārpu līdzeklis. Tas satur bioaktīvas vielas, piemēram, kā izotiocinātus, un daži pētījumi liecina par to spēju mazināt helmītu slogu. Ananās mums satur bromelīnu, vēl vienu proteītisku fermentu. Bromelains var traucēt parazītu ārējās struktūras un vienlaikus arī mazināt iekaisumu, tāpēc tas var palīdzēt organismam atbrīvoties no atmīrušiem parazītiem un mazināt simptomus. Ķirbju sēklas ļoti populārs tradicionāls līdzeklis pret zarnu tārpiem. Tās satur cucurbinātus un citas aktīvas vielas, kas var palīdzēt tārpu muskulatūru, bojāt to, mazinot to spēju turēties zarnā un veicinot to izvadīšanu. Tālāk, ingvers un kurkuma galvenokārt darbojas kā spēcīgi pretiekaisuma un daļēji antimikrobiāli līdzekļi. Ingverā ir tādas vielas kā gingeroli un šogaoli, un kurkumā ir kurkumīts, kas darbojas kā pretiekaisuma līdzeklis, un tas mazina gan iekaisumu, gan nomierina jūsu zarnu traktu un atbalsta jūsu imūnreakciju, kad tie tārpi un parazīti ir. Ļoti, ļoti godīgs iespraudums, kas jums ir jāzina. Tad, kad jums ir tārpi un parazīti, tad, kad viņi jums sāk atmirt, pirmkārt, kas notiks, jums būs tāda sajūta, ka jums ir tāds tā kā drudzis, jums pazūd fokus, jums ir slinkums, apātija, depresija, caureja. Ja tīpaši, ja jums viņas ir, tad, kad viņas sāk mirt nost, jo viņi ir dzīvi organismi. Viņi čurā, kakā un dzīvo mūsos tāpat kā mēs. Tāpēc, tad, kad viņi sāk atmirt, viņi sāk laist vaļā savas gāzes un tos, tā kā, ziniet, kā tie skunksi dzīvnieki, tās indesārā. Un no viņiem ir efekts, tāpēc es šim video nopirku jums parādīt. Tad, kad jūs lietojat šādu kokteili, pirms jūs ejat gulēt, aktīvo oglīti, vai nu kapsulās, vai nu pulverī, lietojiet, lai mazinātu tās sekas, jo, kas notiek, šīs aktīvās ogles, viņas kā magnēti pievelk sev visus sūdus, godīgi, ja? Kā ir, tā ir, un palīdz viņas izvadīt. Jo, kas notiek, ja jūs nelietojat aktīvās vielas, kas absorbē tās kakas, viņas var palikt jūsos, tā kā apstrādāties, bet kaut kur nogulsnēties. Tāpēc mums ir vienmēr, tad, kad jūs taisat detoksus visos protokolos, ko es dodu, mēs ne tikai iznīcinām, bet mēs arī savācam aiz sevis sūdus savējos un izvedam viņus ārā. Lai nākamajā dienā jūs pamostos, jums būtu enerģija, savādāk jums būs tā kā, pēctārpu pohas. Kā ir, tā ir, saku godīgi. Laims mums palīdz specifiski ar skābumu un atkal vitamīnu C. Skābā vide ir tā, kas parazītiem un daudziem patogēniem nepatīk. Taču jums ir jāpatur prātā, ka tas ir palīglīdzeklis. Ja jums tas ir viss diezgan nopietnā, aizlaistā līmenī, ir vajadzīgi, kā saka, spēcīgāki ieroči. Ja? Tāpēc, ko es jums gribu ieteikt? Jums noteikti būs jāsaprot, vai jums ir vieni, vairāki simptomi. Ja? Vismaz, ja ir kaut kādi 2-3 simptomi, tad hei, tas nozīmē, ka kaut kas nav ok. Jāveic analīzes. Ar analīzēm es varu palīdzēt pateikt specifiski, ko tieši vajag nodot. Teikšu godīgi, es šo tēmu izpētīju no A līdz Z. Es pati personīgi visam izgāju cauri, visām blaknēm izgāju cauri, un ziniet, kas ir pats skumīgākais? Ka tev īsti līdz galam neviens nevar palīdzēt. Tad, kad tu ej pie ģimenes ārsta, viņi tev izraksta, nodod aizēj šīs analīzītes. Tad tu aizēj nodod analīzītes. Un ziniet, kas bija pēc skumjākais? Man, pieņemsim, kālijā, man neviens tārps un parazīts neparādījās. Un neviens oliņas man tur neparādījās. Tad, kad man fucking bija viņi ļoti, ļoti daudz. Un es biju, godavārds, es biju ļoti izmisusi. Ka, diemžēl, ir diezgan maz Latvijā speciālisti, kas vispār ar šo nodarbojas. Ir bez šaubām nutricologi, bet ir maz cilvēki, kas šajā lauciņā specifiski specializējas. Un ir jāzina,
pareizā līdzekļu secība. Nevar vienkārši nopirkt oregano eļļiņu ar black seed oil, tagad viņas dzert un viss iznīcināsies. Katriem tārpiem, katriem parazītiem, katriem mikrobiem, katrām sēnītēm ir savs specifisks līdzeklis, kas ar viņiem jāiedarbojas. Kā arī tā kā viņi mums apkārt šajā vidē man ir vairāk kā 300 un vēl vairāk, kompleksā ir jālieto liels apvienojums, kas viņas gan iznīcina, gan izvada. Tāpēc tagad mēs ar jums taisīsim smūtiju, kas jums palīdzēs uzturēt jūsu zarnas, un es jums teikšu, tad, kad jūs izdaršiet šo smūtiju, jūs kaut kādā 4. 5. dienā jūs reāli pat redzēsiet, kā jums uzlabojas viss iekšēji zarnas gramošana, jums būs ļoti redzams un manāms enerģijas pacēlums. Gribēsies daudz vairāk iet uz tualeti, jo zarnas vienkārši sāk mobilizēties un darboties ātrāk, efektīvāk. Un jums pat būs tāds tā kā skin glow, būs tāda sajūta, ka jums pat draudzens var pajautāt, wow, tu biji pie kosmetoloģa vai tu kaut kādu jaunu krēmu lieto, jo reāli jūsu ādā pat parādīsies tāds veselīgs sārtums. Un, ja jūs esat ļoti drosmīgas, šis te uzkodā mūsu mīļais ķiploks, jo kas mums ir ķiplokā? Ķiploks satur alicīnu, kam piemīt plašas antimikrobiālas īpašības pret baktērijām, sēnītēm un daļai pret protozējiem. Ķiploks var palīdzēt samazināt mikrobu slogu un atbalstīt imūnsistēmu. Tāpēc, ja jūs varat izturēt ķiploku, es jums ļoti ieteiktu, bet esiet ļoti izmanīgi, jo, diemžēl, daudziem ir sīpolu un ķiploku nepanesība, tā kā tie ir diezgan stipri medicīniski, ajurvēdiski līdzekļi. Tā nu ko, un tagad ķeramies pie darba, bet no sākuma nomazgāsim rokas. Tā, es vienkārši noņemšu visu ādiņu nost. Zinājāt, kas ir vispār ļoti interesanti? Es lasīju pēdējos pētījumus, un tajos minēja, ka īstenībā patiesībā nopietnākās slimības, piemēram, kā vēzis, Alzheimers un citas tādas lielas nopietnas slimības, viņas sākas zarnās, tāpēc, ka tur ir disbalanse, mikrobu un problēmu pāraugums, kas pēc tam caur mūsu limfatisko sistēmu un asinsriti pāriet uz citiem orgāniem un tad sāk tos bojāt. Tāpēc es vienkārši nespēju jums nepalīdzēt un nepastāstīt par šo smūtiju un vispār par to, cik svarīgi ir mums dzīvot savā ziņā mūsdienās tādā preventācijas režīmā, jo viss nopietnais jau ir par vēlu, tāpēc, ka tas skar jau kaut kādu orgānu un tās jau ir kaut kādas lielas problēmas, kuras prasīs nopietnas iejaukšanās un, diemžēl, pat operācijas un antibiotikas. Un ko dara operācijas un antibiotikas? Viņas izjauc mums visu šeit. Bet kas ir viss šeit? Jūs zinājāt, ka mūsu visa mikroflora zarnas, mūsu otrās smadzenes, veidojas embrijā no tā paša materiāla, no kā veidojas smadzenes. Un smadzenes un šeit viss ir patiesībā savienots, jo tas ir izveidots no tā viena un paša. Tāpēc cilvēki pat nesaprot, ka 90% šeit svārs, fokus, depresija, apātija, visu, ko jūs varat iedomāties, vienkārši nāk no šejienes. Tāpēc meitenes, puiši, veselība ir vienkārši mūsu numura 1. Vienkārši tā ir numur 1 biļete uz veiksmi. Ja jūs esat veselīgs, ja jums ir fokus, ja jūs no rīta pieceļaties un jums tāds jūs vienkārši būsiet neapstādināmi. Bet ja jūs ceļaties, jums ir kaut kāda apātija, grūzis, nav spēks, slinkums, klausaties, vienkārši ieklausieties. Jūsu organisms ir tik gudrs, ka viņš vienmēr jums sūta signālus, ko jums vajag darīt. Un, ja jūs jūtat, ka jūsu organisms visu laiku jums hei, komunicē un saka, ka man nav spēka, es gribu gulēt, es gribu saldumus, es gribu nezinu ko, tad tās ir vienkārši zīmes, signāli, bļāvieni, ka kaut kas ir jādara, kaut kas ir jāmaina, kaut kas, ko jūs darat patiesībā nepareizi, kas jūs ir atvedis līdz tam, ka jūs tagad jūtaties ne tā, kā jūs jūtaties. Tāpēc atceraties sevi tīņa gados, kā jūs jūtaties, kāda jums bija motivācija, iedvesma.
Un viņa nevar vienkārši tā pazust. Viņa pazūst tad, viņa izdzies tad, kad viņai nav padeve. Tāpēc vajag saprast, kas jūs nospiež, kas jūs slāpē, vai nu tas ir psiholoģiski kaut kas ir noticis, vai nu tas ir veselībā, kaut kas ir noticis, kas ir jūs novedis līdz tam. Tāpēc lūdzu, mīļie, rūpējieties par savu veselību. Tā, nu ko, mūsu megasmūtijs ir gatavs, tagad blendējam. Nu ko, mani draugi un draudzenes, uz mūsu veselību, jo veselība, kā jau pirms tam minēju, ir numur viens mūsu dzīves kvalitātes faktors. Bez šaubām, tas nav nekāds zemeņu milkšeiks, bet tā ir veselība. Tāpēc esam atbildīgi, cīnāmies, nepadodamies. Paldies, ka skatījāties šo video un ceru, ka tiksimies soon atkal. Čau! Man īstenībā baigi garšo. Nopietni, viņš ir tāds citrusīgs ar kiku, bet tur ir pineapple, tur ir papaja. Īstenībā baigi saldi. Tā nav pirmā reize, kad es viņu dzeru, bet šodien es biju sagatavojusies kaut kam nedaudz skābākam. Baigi labs. Es vēl viņu tā piekožļāju, ja kaut kāda sēkla nav līdz galam samalusies.